Te nu es dzīvoju tagad, paskaties. Ka tā jau nav pirmā reize. Kas nav pirmā? Ka mēs tā sēžam. Un sadzeram, jā. Nu, jā. Grupa Tums, ko pārstāv Mārtiņš Freimanis, nav saņēmusi nevienu gada balvu, taču konkurentu vidū izceļas ar to, ka ir visvairāk nominētā grupa. Mēs pat ierosinājām Milgrāvas kundzei, tā teikt, uztaisīt nomināciju visvairāk nominētā un neko nedabūjusi grupa ansambls Tums. Gada balvā šādas nominācijas joprojām nav, taču raidījums Latvijas mūzikas zvaigžņu anatomija apsveic Mārtiņu Freimani ar šo panākumu. Tiekam. Labi. Klausītāji uztver melodiju, uztver būtībā labus tekstus, skatās koncertus, lasa, teiksim, presi, vai skatās televīziju, kur Mārtiņš Freimanis ir bieži. Plašākai auditorijai tas tomēr aiziet. Un savukārt žūrijai, teiksim, viņiem prasa tomēr piegriežas. Tas, ka šī Tums ir visur, visos topos, un es domāju, tas uzreiz automātiski kaut kādu tādu nelielu tādu negatīvo tādu mīnusiņu iedod, kas šo grupu neliek pirmajā vietā. Es jau nerakstu, es sadungoju tās dziesmas, bet mans brālis Čikāgā man bija tāds gabals, tos kapos. Kapos atcerēju. Man ir bijis gadījums ar pašu to slaveno latviešu duetu Valteru un Kažu. Bija tusiņš vienkārši sarkanajā. Un bija kaut kādi 4 no rīta, protams, kad es pārnācu mājās. Un es kāpēc izdomāju, ka es pēkšņi radošā mūza ir atlidojis visu. Vilku ārā savu taustiņu, kurš vēl pēc koncerta nebija izvilkts. Kas slēdzu klāt, kaimiņiem par godu drillēja klavierus kādu laiku. Atkruķēja vēl vienu balzāmiņu mājās, zin kā radošajam procesam. Un pēc brīža, protams, kad es sapratu, ka es ilgi vairs nepalikšu nomodā, un atslēdzos no rīta, pamodos, ieslēdzu savu sintezatoru, lielām izbrīnītām acīm skatos, ka tur ir rakstīts Valters un Kaža eirodziesma. Forši. Ieslēdzu, noklausos, lipīgs meldiņš. Jā. Labi, ka es šodien tīras apenes uzvilku. Meitenes, es veselīgi. Tas viss atgādina soprāno ģimeni. Jūs galvenais atstājat man ar spalvām. Kad jau būs baigi lepnajā hallē koncerts jau. Vairs nebūs vecā dailī. Jā, bija. Žēl un kalnu. To nevar promot. Viss jau grib skatīties tās līnijas krūtis. Nu tā. Vēlreiz pelnu tev. Nu, lieliski. Kur ir augš apakš, tu tikai atceries, jā? Kur augšiņ, kur 3 stūrīts. Viņš tik taisnā. 3 stūrīti. To es nebiju domājis, ka man varētu būt 3.